Pocket sērijas termālās kameras no Rīgas Optikas, pieejamas Indranēlā 8 optikas veikalā. Vieglas, ārkārtīgi vieglas un parocīgas kameras, gumijots korpus. Šeit būs dioptrijas regulēšana. Nāk divās versijās, K2 modelis ar 256 sensoru un 9 mm lēcu, K3 modelis ar 380 sensoru un ar 15 mm lēcu. Abas kameras būs aprīkotas ar OLED ekrānu, ar tipisku jau 25 mK termālo jūtību un 50 Hz attālu maiņu. Tas tiešām jau ir tāds standarts. Interesantā feature kamerām būs iebūvēts lēcas vāciņš. Tiem, kam ir apnicis tie gumijas vāciņi, kas skraida turpu šurpu, tad te būs tāds savādāks, gribētu teikt, ērtāks variants. Abi modeļi ir aprīkoti ar 18650 lādājamiem akumulatoriem, kas arī ir baigi forši, mums jau ikdienā viņi jau ir pietiekami. Viens izlādājas, metam iekšā nākamo. Tiesa gan, abas kameras darbojas ar 18650 bez drošības. Ja liek tos ar drošību akumulatorus, tad nevarēs aiztaisīt vāciņu. Visādi citādi ražotājs mēļo, ka varam 7 stundas darboties uz vienu akumulatoru, bet tas, protams, ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma, no tā, cik ļoti intensīvi mēs izmantojam kameru. Abām kamerām ir iespējams pārslēgt laikapstākļu režīmus no saulaina uz lietainu, no lietainu uz saulainu. Abas nāks ar ļoti labiem redzeslaukiem, jo K2 modelis, kurš ir ar 256 sensoru, būs ar starta palielinājumu 1,7 un K3, kuram būs 384 sensors un 15 mm lēca, būs ar starta palielinājumu 1. Respektīvi ļoti ērti izmantot arī no braucošas mašīnas, atverot logu, pārskatīt lauku vai ceļa malu ērtāk nekā ar tipiskajām, kam ir 2 un uz augšu starta palielinājumi. Abas kameras ir arī aprīkotas ar IP67, protams, ar fotografēšanu, ar filmēšanu, ir iespējams savienot ar telefonu, tāpēc arī minēju, ka ir ērti izmantot arī mašīnā braucot, jo tad savienojam ar telefonu. Viss, ko mēs darām, vienkārši pavēršam kameru pa logu ārā, atteisim logu, vēršam kameru pa logu ārā un uz telefona ir ļoti skaidri redzama bilde. Šeit būs dioptrijas gredzens, dioptrijas regulēšanas gredzens, elementāra vadība, ieslēdzam, izslēdzam vai arī ieliekam miegā, pietuvināt, mainīt krāsu paleti un veikt vai foto vai video ierakstu. Viss ļoti elementāri. Type-C ports gan ir domāts, lai dabūtu ārā bildes no kameras. Nelādājam mēs viņu caur Type-C portu. Ņemam ārā akumulātoru, liekam akumulātoru lādēties. Tātad kā savienoties ar telefonu? Ieslēdzam kamerā Wi-Fi, lejuplādājam Riksa aplikāciju, atveram, viņš jau uzreiz rāda, ka ir jāsavienojas, mums ar ierīci spiežam Connect. Telefons brīdina, ka ir jāieslēdz Wi-Fi, lai savienotos ar ierīci. Kur mēs jau redzam Pocket K3 bezvadu internets. Gaidam, lai savienojas. Ir savienojies, ejam atpakaļ. Kur jau atvēra vaļā aplikāciju. Esam lēcu, ieslēdzam live streamu un te jau ļoti elementāri redzam. Varam mainīt palielinājumu, varam mainīt krāsu paleti. Ja nepieciešams kamerā, varam mainīt arī ekrāna spilgtumu, kur varam mainīt no sun uz rain, no saulaina uz lietainu. Tas ir principā arī viss.
darīsim uz pašas ierīces, tad mēs redzam, kur parādās izvēle. Neko sarežģīt, tad nekā nav. Tā kā tā. 460 eiro nāks K2 modelis ar 256 sensoru, un pa 799 eiro būs K3 modelis ar 380 sensoru. Klāt pievienošu arī video, pavisam nesen, aprīļa sākumā, uzfilmēju aptuveni 150 metros, kā izskatās no katras no šīm ierīcēm. Komplektā arī nāk somiņa, siksniņa un lādētājs, kurā lādēt mums šo te akumulātoru, kas nāk komplektā. Tiekamies Indrāna ielā 8 vai optikspot.lv.